Piektdien atkrituma apsaimniekošanas poligonā Daibe norisinājās atvērto durvju dienas, kuru laikā uzņēmums ZAO uz sarunu aicināja pašvaldību pārstāvis, komunālo dienestu darbiniekus, pašvaldības policijas pārstāvis, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistus. Kopīgas diskusijas mērķis bija pārunāt iespējas, kā atkrituma apsaimniekošanas sistēmā iesaistīt tās mājsaimniecības, kas līdz šim nav noslēgušas līgumu ar ZAO. Šodien kopīgām sarunām par to, kā mēs visveiksmīgāk varētu runāt ar iedzīvotājiem, lai tā vide mums kļūtu ar vien sakoptāka. Protams, ir sakoptas vietas, ir mums arī vēl problēmu zonas, ir daži bezatbildīgi cilvēki, kuri turpina mūsu Latviju piesārņot, un kaut kā mums ir kopīgi jāpanāk, lai šo cilvēku paliktu ar vien mazāk. Valsts vides dienesta ģenerāla direktora uzsvēra, ka tieši pašvaldības vistiešākā mērā ir atbildīgas par to, lai iedzīvotāji piedalītos atkrituma apsaimniekošanā un lai cilvēku radītie atkritumi nenonāktu vidē. To var izdarīt pašvaldības, izdodot savus saistošos noteikumus un pēc tam ļoti aktīvi strādājot ar saviem iedzīvotājiem un nodrošinot šo saistošo noteikumu ievērošanu. Inga Koļegova uzsvēra, ir būtiski radīt atkrituma apsaimniekošanai nepieciešamo infrastruktūru un cilvēkus informēt par šīm iespējām, lai iedzīvotāji nevarētu aizbildināties, ka atkrituma apsaimniekošana nav pieejama. Iedzīvotāji var izvēlēties, vai viņš grib maksāt, vai viņš tomēr grib samazināt izdevumus un vienlaikus labi justies par to, ka viņš ir kaut kādu daļu resursu paglābis no nonākšanas vienkārši atkritumu kalnā, bet ļāvis tiem resursiem dzīvot otru dzīvi. Un jāteic, ka Vidzemē, pateicoties uzņēmumu ZAO aktīvai darbībai, šī infrastruktūra ir radīta. Cilvēkiem ir iespēja nodot gan sadzīves atkritumus, gan arī šķirotās otrais pārstrādājumās izēvielas. Šis laiks pienācis, kad mēs tā kā saucam pašvaldību policiju. Tātad pašvaldības mums vienasprātis, ka ir jāsāk tomēr sekot līdz tiem, kuri rada neapmierinātību līdz cilvēkos, gan izmetot atkritumus mežos, gan arī izmetot daudzdzīvokļu māju pagalmos šos atkritumus. Arī Valmieras pilsētas pašvaldība, apkopojot informāciju, secinājusi, ka pilsētā aptuveni 200 mājsaimniecības nav noslēgušas līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Jau šobrīd uzsākts darbs, lai šos iedzīvotājus uzrunātu. Sūtām uz aicinājumu šīm mājsaimniecībām, dodam laiku. Vai tas būs 1. septembris vai 1. oktobris, un aicinām noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Pēc šī termiņa beigām veiksim otrreizēju inventarizāciju, lai konstatētu, kuri tad ir to izdarījuši un kuri nav izdarījuši. Un tad sekos tālākās darbības. Pašvaldības policija strādās, apciemojot šīs mājsaimniecības, kuras nav noslēgušas šos līgumus, un mēģinām varbūt pirmoreiz izsakot brīdinājumu, bet pēc tam jau ir paredzams naudas sods. Aktīvi ar novada iedzīvotājiem strādā arī Smiltenes novada pašvaldība, mudinot mājsaimniecības noslēgt atkrituma apsaimniekošanas līgumus. Cilvēkiem stāsti un skaidro iemeslu, kāpēc tas ir nepieciešams un kādi ir tie mērķi, uz ko mēs virzamies, tad jau ļoti liela daļa cilvēku to saprot un viņi paši pieņem lēmumus, noslēgt šos līgumus un to izdara ļoti veiksmīgi. Ir, protams, tāda daļa, bet jāsaka tā, ka ir salīdzinoši maz. Daļa, ar kuriem ir jāstrādā vairāk, kur jau jāpāriet pie nākamām stadijām, kad ir jāsūta tādas stingrākas brīdinājuma vēstules, pie kurām ciemos brauc pašvaldības policija. Smiltenes novada domas pieredze liecina, ka šis darbs jau ir nesis rezultātus. Daudzdzīvokļu māju pagalmos izvietotie konteineri ir jātukšo retāk, savukārt eko laukumos un eko punktos nodotais otrais pārstrādājumo izēvielu apjoms pieaug. Pašvaldība var noteikti darīt saistošos noteikumos paredzēt tās minimālās izvešanas reizes gadā, kas ir nepieciešams maksimāli retāk, lai tad katrs jau klients ar apsaimniekotāju varētu individuāli vienoties par sev piemērotāko grafiku izvešanai. Jāmin, ka iedzīvotājiem, kas neatsauksies pašvaldību aicinājumam pievienoties atkrituma apsaimniekošanas sistēmai, draud arī reāls naudas sods apmērā no 70 līdz pat 700 eiro.